Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, un esmu Investoru kluba izpildirektors. Kā jau ziniet, šajā podkāstā mēs runājam par investīcijām. Lai gan parasti es saku, mēs runājam ar dažādiem cilvēkiem par investīcijām, šī reize būs atkal tā citādākā reize, kad es viens pats kaut ko pastāstīšu. Pēc iepriekšējās reizes, kad es arī viens pats pastāstīju un nopublicējām šo epizodi, saņēmu vairākas atsauksmes no jums, un es esmu pateicīgs par katru no tām. Un tieši tāpēc arī top šī nākamā epizode, kur es viens pats pastāstīšu par to, kas notiekās mums investoru klubā, kādi ir jaunumi, un pievienošu arī kādu nelielu vērtību šim visam pasākumam. Protams, kā vienmēr ir jāpasaka atruna, ka nekas šodien teiktais, stāstītais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums. Katrs pats vērtējam ar savu galvu, vērtējam savus riskus un paši pieņemam lēmumus. Uzņēmumi, ko arī pieminēšu, iespējams ir vai nu manā portfelī, vai investora Andra portfelī, vai arī kādam no mums investoru kluba komandas personīgajos portfeļos. Bet par ko tad šodien? Par ko šodien? Šodien nosaukums nelielai prezentācijai ir Viss notiek. Un starp citu, ja klausāties šo Spotifyā vai audio versijā mūsu portālā, tad es aicinātu arī aiziet uz investoruklubs.lv. Mēs esam pievienojuši jaunu sadaļu video. Un šajā video sadaļā ir atrodami visi mūsu video, kas ir izlikti publiskai apskatē. Protams, lielākā daļa no tiem ir pieejami tikai abonentiem, bet pa kādam var atrast arī, kurš ir pieejams ikvienam. Tā skaitā arī šis ieraksts ir pieejams publiskā skatījumā ikvienam interesantam. Bet tātad man ir neliela prezentācija, kuru padalīšos arī ar kādām bildēm, ar pavisam īsiem ieskatiem. Un es domāju, ka šo vērts ir uzlikt arī video formātā. Ja ne pilnībā skatīties, tad kā mēs parasti skatāmies un podkāstu vismaz kaut kur fonā un ik brīdim uzslēgt attiecīgo tabu un ieraudzīt, par ko tad es tajā brīdī tur stāstu. Bet jā, tad šodienas nosaukums mini prezentācijai ir Viss notiek. Ar to saprotu to, ka tiešām viss notiek, viss turpinās. Ir salīdzinoši neilgs brīdis pagājis kopš iepriekšējās epizodes publicēšanas. Patiesībā tie ir tikai pat mazāk nekā 2 mēneši, un tas ir diezgan īsts laika sprīdis starp šādām solo epizodēm, bet, manuprāt, ir gana daudz notikumi notikuši, ir lietas, ko pastāstīt, lai būtu vēlreiz jēga šādā te formātā ar jums aprunāties. Par ko tad šodien pastāstīšu? Iezīmēšos galvenās tēmas. Jā, tad pirmkārt ir par investoru kluba konferenci. Jā, viņa jau ir notikusi, bet ko es vēlējos padalīties šeit, gribu padalīties ar galvenajām atziņām, padalīties ar to, kas mums šajā pasākumā bija, ko tur sadzirdējām, ko es sadzirdēju un ko jums nodot tālāk. Un neslēpšu, ka arī šī te atstāstījuma mērķis ir jūs pārliecināt, ka ir jānāk arī uz nākamajiem pasākumiem. Bet, protams, es nestāstīšu tikai vienīgi reklāmu. Es pastāstīšu tiešām arī, kas šajā pasākumā bija un savas vērtīgākās atziņas no visām prezentācijām, kas tur bija redzamas. Pēc tam vēlreiz mazliet par procentu likmēm. Tā ir tēma, par kuru nevar nerunāt katru reizi. Īstenībā pat ir jārunā katru reizi. Un, manuprāt, ir notikuši kaut kādi jau pavērsieni, jeb izmaiņas šajā salīdzinoši īsajā laika termiņā. Pēc tam pavisam īsi par investora Andra nākamajām investīcijām, kas ir ieroču ražotāji. Ja vēl to neesat izlasījuši mājaslapā, tad sadaļā investors Andris tur varēsiet vairāk atrast, bet es arī pastāstīšu video turpinājumā. Un par to, kas mums jauns ir arī šajā laikā bijis, ko mēs labi esam sadarījuši. Pagājušajā reizē mēs tikai gatavojāmies APF Holding IPO, šobrīd tas ir pagājis, un es gribu pastāstīt arī dažas no mūsu puses atziņas, ko mēs esam sadarījuši, kā šis te viss izskatījās, un ar to parādot, ko jūs varat no mums sagaidīt nākotnē, kad mēs kopumā visi ieraudzīsim nākamos IPO. Bet, pie pirmā punkta investoru kluba konference, tā notika novembrī, 4. novembrī tā notika, un mums bija rekordliels apmeklētāju skaits. Bija pilns dienas pasākums,
Tie, kas bija konferencē un šo klausās skatās, nu, tie var piebalsot un droši vien arī kādā no bildēm sevi ieraudzīs un atpazīs. Bet, kā es minēju, tad šajā reizē man gribās mazliet pastāstīt par to, kas tad bija konferencē un atziņas no individuālajām runām, prezentācijām un diskusijām. Jā, zāle bija mums gandrīz pilna, un runājot par to, kas tad tika dzirdēts konferencē, kas bija galvenās tēmas, tad pirmais tāds bloks bija veltīts procentu likmēm, obligācijām, fiksētā ienesīguma instrumentiem. Un investoru kluba konferences pirmā uzstāšanās bija no Roberta Idelsona, Signet bankas valdes priekšsēdētāja, kurš pastāstīja par to, kā iet ar Baltijas obligācijām, kādas ir iespējas, minēja konkrētus emitentus, kādas ir tendences, un arī šeit vienā grafikā, ko mēs te redzam bildē, ir attēlots to, kā ir attīstījies Baltijas tirgus. Un, ja jāpaņem kaut daži galvenie punkti, ja angliski teiktu key takeaways, tad daži galvenie punkti ir tādi, ka obligāciju vidējais ienesīgums ir diezgan augsts šobrīd, iespējas ir diezgan plašas, kā min paši šīs te jomas pārstāvi, ka iespējas investīcijām ir gan finanšu sektorā, gan reālajā sektorā. Reālais sektors ir tas, kurš izslēdz no sevis finanšu jomu un nekustamo īpašumu. Un tad, attiecīgi, reālais sektors tas ir ražošana, mazumtirdzniecība un cita veida biznesi. Savukārt, ja tie finanšu, tad tur būs bankas, nebanku kreditētāji un nekustamais īpašums, tas pats par sevi visu pasaka. Tāds iespējas šobrīd ir vairāk emitenti, ir tiešām plašs piedāvājums, var uztaisīt gana diversificētu portfeli, dažādāku riska profilu, un ir iespējami arī diezgan augsti ienesīgumi. Pēc tam tālāk mēs turpinājām ar prezentāciju no Latvijas bankas pārstāvja Mārtiņa Bitāna, kurš arī stāstīja par procentu likmēm, bet no centrālās bankas pārstāvja skatu punkta. Un galvenais jautājums bija, kas tālāk notiks ar procentu likmēm. Un šeit droši vien pati galvenā atziņa ir tāda, ka neviens jau īsti nezina. Neviens līdz galam nezina, tāpēc arī tiek teikts un tiek stāstīts to, ka procentu likmes ir, tā teikt, data dependent, jeb atkarīgas no datiem. Kāda nāks ārā dati par ekonomiku, par inflāciju, tādas arī būs procentu likmes. Bet kopumā šķiet, ka vēl kādu brīdi procentu likmes varētu būt augstākas, kam kaut kādā brīdī sekos samazinājums. Bet kas tieši, kurā brīdī, vēl vienreiz, man liekas, tāda pati galvenā atziņa ir tāda, ka neviens līdz galam precīzi nezina. Ja, un pieņemt, ka tu zini, ka būs tieši tā, tas iespējams ir maldīgs pieņēmums, jeb ceļš nepareizajā virzienā. Tālāk Edgars Lau no CBL Asset Managementa, kas ir zem Citadeles bankas, pastāstīja par to, kādas ir investīciju iespējas globāli. Starp citu, šīs prezentācijas video ir publicēts arī mūsu portālā sadaļā video, un tur Edgars iepazīstināja ar to, ka šobrīd tiešām ir 10 gažu iespēja obligācijās, ja mēs skatāmies pēc tā, cik liela ir ienesīgumi dažādāk termiņa obligācijām, dažādās jomās, un tāpatās, manuprāt, tur bija gana vērtīgas atziņas un skatījums par to, kādu papildus labumu portfelim var nest gana plaša diversifikācija. Kāpēc tā ir nepieciešama, un arī pārspriedumi par to, cik lielam portfelim būtu jābūt to, lai varētu izveidot normālu diversifikāciju. Bet par to visu arī vairāk ir Edgara prezentācija, un kā minēja, tā jau ir mūsu mājaslapā nopublicēta sadaļā video, to var arī atrast. Mūsu arī konferencē bija divas tādas, jau varētu teikt, diskusijas sadaļas, kur bija vairāk cilvēku vienlaicīgi uz skatuves, un pirmā no tām bija peer-to-peer tematikai veltīta diskusija, kurā diskusijas dalībnieki pārsprieda savā starpā, atbildēja uz skatītāju jautājumiem no tāda skatu punkta, kādi ir galvenie iegūmi, plusi, mīnusi, kāpēc ieguldīt peer-to-peer platformās.
Un diskusijas moderātora lomā bija Henrijs Jansons, Debitum CEO, un diskusijā piedalījās Raivis Vilūns no Delfi nākotnes kapitāla, un arī Jozua Laudams, kurš ir vienam no Londonas bāzētiem finansēšanas uzņēmumiem pievienojas salīdzoši nesen, bet viņš ir bijis šeit klātesošs Latvijā daudzām obligāciju emisijām, pat ir strādājis Debitumā agrāk. Un, ja runā par tiem plusiem, mīnusiem, tad viens no galvenajiem plusiem, kas tika minēts šajā diskusijā, bija tas, ka peer-to-peer platformas ļauj uzsākt ar tiešām nelielu kapitālu. Pretstatā, ja mēs gribam ieguldīt citur fiksētā ienesīguma vērtspapīros, jā, pēdējā laikā mums ir parādījušās arī obligācijas, kur varēja ieguldīt, piemēram, sākot no 100 eiro. Bet parasti tas minimums ir 1000, un ja runā par privātā izvietojuma obligācijām, tad tie citreiz ir 100 000. Nesen bija gadījums, kur jaunām obligācijām varēja pieteikties tikai sākot ar minimums 50 000, ir bijis ar 10 000. Nu, tā kā tie soļi ir diezgan lieli, un ja mēs iedomājamies, ka mēs gribam uztaisīt kaut kādu diversifikācjūs, kas droši vien sākās normālā gadījumā pie kādām 10 pozīcijām, tad jūs saprotat, diezgan liels portfels ir vajadzīgs, lai uztaisītu diversifikāciju ar 10 vai 15 pozīcijām, katru pa 10 000. Ja. Nu, un attiecīgi, tad viens no galvenajiem iegūmiem platformām ir tāds, ka var iesākt ar salīdzinoši tiešām nelielām summām. Bieži vien tas minimālais solis ir kādi 50 eiro vai kaut kas tam līdzīgs, varbūt kādā platformā vairāk, kādā mazāk. Pie mīnusiem tika minēts tas, ka ir ļoti rūpīgi jāizpēta arī pašas platformas. Man gan te gribētos piebilst, un tas arī bija diskusija atspoguļots, bet man pašam vēl gribētos piebilst to, ka platforma risks pēdējā laikā viņš ir būtiski mazinājies, ja mēs skatāmies uz tām platformām, kas ir licencētas Latvijas bankā. Ja agrāk bija tā, ka, piemēram, mēs ieguldam kādā šajā platformā un mēs vērtējam ne tikai pašu ieguldījumu kā tādu, mēs tur ieguldam vienalga patēriņa kredītā, biznesa aizdevumā, nekustamā īpašuma nodrošinātā, bet tas ir tāds pats ieguldījums, kura risku mēs vērtējam. Un tad papildus nāk tas, ka mums ir jāvērtē platformas risks, vai tur ir godprātīgi cilvēki, vai viņiem ir laba finanšu situācija, ja tur pēkšņi iestātos bankrots, tad iespējams mūsu nauda aiziet kaut kādu negodprātīgu saistību dzēšanai. Tad šobrīd ar licencēšanas procesu tas viss ir nevis pilnībā atkritis, bet tāpatās kā es uzticos bankām, kas ir reģistrētas Latvijā un kuras uzrauga Latvijas banka. Un tikpat liels uzticības līmenis man tagad arī ir platformām, kurām ir Latvijas bankas licence. No tāda skatu punkta, ka nevajadzētu būt tā, ka vai ļoti samazināta līdz minimālam līmenim iespēja, ka tur ir tāda pilnīgi negodprātīga rīcība, jā, atklāta. Drīzāk šis viss ir, par šo visu es pats krietni mazāk uztrauktos. Bet arī visu šo te plašāku skatījumu, sarunu kaut kādā tuvākā laikā mēs nopublicēsim. Investoru klubā arī varēs viņu tuvāk apskatīt. Nākamais, kas mums uzstājās Investoru klubu konferencē, bija Dāvis Siksnāns, draugiem Kapitāla un Printful līdzdibinātājs, kurš padalījās ar savu pieredzi kā investors. Un, ja parasti mēs esam pieraduši Dāvi redzēt prezentācijās, kur viņš stāsta tieši par jaunu uzņēmumiem, par strauji augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem, par e-komerciju, tad šoreiz mēs viņu aicinājām iekāpt mazliet citās kurpēs un pat nevis iekāpt, bet pastāstīt, kā viņš jūtās savās citās kurpēs, kur viņš iegūda arī publiskajos finanšu tirgos. Un šis bija viens no 2 pieredzes stāstiem un manuprāt, viens no vērtīgākajām atziņām, ko Dāvis atstāja. Viņš padalījās ar savu skatījumu, kā viņš uzņēmumus atlas viņam katru reizi. Viņš uz lapas pieraksta, kāpēc investēt un kas tas tāds ir. Tāpatās arī tas, ka katru mēnesi jāsako līdzi savai neto vērtībai, jeb cik daudz tev kas pieder. Ja jau esi ticis tik tālu, tātad šī epizode tev bija interesanta. Pilno epizodi meklē investoruklubs.lv sadaļā podcasts.